Kągi, kadangi visos komandos viską suvalgė, yra lygiosios, vienas iš jūsų, mėly Lietuvos Robinsonai, kaip ir iš kitų komandų, po vieną žmogų turit unikalią galimybę parakauti šio puikaus maisto dar šiek tiek. Kas iš jūsų tai darys? Nes niekada nesnešio tas rudas jautėsi, tas rudas. Ką Grimai, tave išrinko. Pasitikit. Gerai, tu sužinosi, kas čia yra atidengęs tą kevalą ir reikia kuo greičiau suvalgyti visą tai, kas yra ant šio lapo. Nugalės tas, kuris pirmas parodys liežuvį, kad maistas suvalgytas. Viskas aišku? Taip. Skanaus, Grimai. Ačiū. Suruošęs? Pradedam. Tubli Ranno! Mul on au ja rõõm, tõesti. Tänan teid. Sa tegid kõige kiiremini seda, sõid ära 3 kuivatatud mesilast ja 3 elustõuku. Igal juhul, tänu sinule ei pea keegi teist lahkuma seekord saarelt. Kuid te peate nüüd otsustama, kumb võistkondadest läheb saare kotta, kas Läti või Leedu, kirjutama selle nime siia pudelisse ja siis pudeli postiga saatma igasse laagrisse, siis mõlemasse laagrisse. Edu teile! Tänan! Kõik ilusad! Nu, jis tiesiog turėjo to obuolio nevalgyti. Ir man keista, truputį nesuprantama. Ir aš tikrai to jo poelgį nesižaviu. Nu, jis vis tiek yra kareivis, yra diedas. Kaip nori, čia gal stereotipai, dar kažkas, bet tave išmesti, jeigu tu toks kareivis kur nors į mišką ar dar kažkas, tu gal tiesiog, kad išgyventum kur nors užnugarį. Turėtum tos kirminus valgyti. Tai aš jau irgi sakiau, kad būtų buvę gražu, kad jis būtų atidavęs ugniai. Arba Rimai pasiūlęs. Skanus tas obuolys, tai aišku, griekas skūstis gal, bet sausas jisai buvo. Nemanau, ar aš būčiau kažką blogiau padaręs, jeigu aš būčiau valgęs kažką tai vieną iš tų patiekalų, nes aš tą pat sriubą pauošiau, skanaus sultinio skonis, tas kvapas buvo. Aga oota, kas ma sain õigesti aru, et me peame siis mõlemasse kirjutama nagu selle nime, kelle me tahame saare kohta saata, et see kollase paelaga läheb siis lätlastele ja rohesega läheb leedukatele? Selles mõttes on tugevatest on hea liitlane saada, et praegust suhteliselt otsustav asi on, et... No aga vaata samas, kui järgmine Robinsoni mäng Leedu võidab, lähme meie automaatselt. No aga kui võidab Läti, siis lähme ka meie, et neid vahet ei ole tegelikult. Kirjutame ära. Mina oma arvamust ei muuda. Kes meil on kirjatehnoloog? Tüdrukud kirjutavad, neil on Maris ja Kaie. Nii kalligraafid. Üks saab ühe kirjutada, teine saab teise kirjutada. Suurelt või? Jah. Pagal išjuodavimą. Aš taip tikiuosi, kad estai mūsų nerinks šiandien dėl to, kad mes taip dėlį su jais pasimušėm. Čia yra 2 galimybės. Arba pasirinks mus, arba pasirinks latvius. Tiesiog vilnis durnimuoti. O, vyno turėsi. Mes kad gal jūra! Pagal suplėšimą, tai ko gero parašė kažką. Pagal išjuodavimą.
nuo galo bus, nes A raidė paskutinė. Protams, mums negribās, lai viņi mums izvēlas. Lietuvieši. Godīgs būtu lietuvieši, bet, nu... Negodīgs būtu mēs. Bet, nu, Igauni. Jā. Un ja Igauni uzrakstītu mūs, tad tas tiešām laikam būtu pa igauniski. Jā. Jo attiecību ziņā es nedomāju, ka mums ir sliktāks. Mēs taisni ar viņiem neesam kaušies un... Atnāca vēsts. Jā, mēs. Nu ko, varam krabjus? Jā, kaut kā tur normāli komentēt laikam nevar, tāpēc, kad ir tomēr kaut kādas lietas, pēc kurām vadās, teiksim, kaut kādu lēmumu pieņem. Un šī gadījumā, es domāju, viņš ir, nu, tāds, Igaunisks. Igaunisks, tīri igaunisks, tieši tā. Kad, ja citiem tas ir balts, tad viņiem tas ir melns. Nē, ja jau viņi uzskata, ka pelnīts, tad ir pelnīts. Viss. Ar to balvu beigt. Mēs nesēžam uz vietas, mēs nepārtiekam tikai no kaut kādiem rīsiem un koncertiem, ko mums iedod. Mēs tiešām reāli meklējam šeit iespēju izdzīvot, un ar to es uzskatu, esam labāki pa viņiem. Mēs esam īstāki Robinsoni. Šonakt pirmā salas sapulce Robinsona ekspedīcijā 2002. Pēc brīža mēs uzzināsim, kurš no Latvijas komandas pirmais dosies mājās. Jānis, Kristīne, Baiba vai Andris. Sveiki, latvieši Robinsoni! Sveiks, Wow. Kas tev būtu domājis, ka latvieši pirmie nonāk šeit salas sapulcē, bet, nu, tāda ir šī spēle, tāda ir banālā dzīve, un te nu mēs esam. Noteikti, ka tas ir ļoti grūts brīdis jums, jo jūs bijāt viena no, es domāju, visdraudzīgākajām komandām, kāda vispār ir redzēta. Manuprāt, tā kā vienam no salas ir jāiet projām, es domāju, ka jāiet ir visvājākajam. Vai tev nelikās, ka Igauni tieši sadraudzējās ar lietuviešiem pēc tā kautiņa pirmajā spēlē, ka tieši tas noteica to, ka jūs tikāt atstumti pirmie? Es domāju, ne, ka viņi nesadraudzējās, jo attiecības, es domāju, ka bija diezgan visiem vienāds, ka mēs tikāmies spēlēs, tad mēs veicinājāmies gan ar Igauniem, gan ar lietuviešiem, viņi tieši tāpat ar mums un savā starpā. Un tur nebija tādas kaut kādas īpašas tuvākas attiecības, ja kaut kā savādāk. Tā kā es domāju, ka tas kautiņš tur tāds bija, bet viņi ātri salīga mieru pēc tam. Jautājums Kristīnai, kā tu domā balsot? Vai jūs balsosiet jau kā katrs atsevišķs spēlētājs, vai tomēr jums ir kaut kāds komandas viedoklis, vai kaut kādā tupēm balsos komandas labā? Es vēl domāju par to. No malas varbūt cilvēkiem sāk likties, ka jūs esat sadalījušies pa pāriem. Jautājums ir Jānim. Pāri šeit nav sanākuši un pāri būtību te kaut kādu lēmumu nevar izšķirt, es domāju. Kā jūs spējat būt tik demokrātiski un viss tā nolemt vienlaicīgi, te pašā laikā gan darot kaut ko, nevis vienkārši gurķojoties, bet tomēr nestrīdēties un spēt vienoties par mērķi? Nu, acīm redzot, visi ir pietiekoši pieauguši un saprātīgi. Jums tiešām nekad nav bijušas problēmas tur īpaši izšķirties, darīt to tādā veidā vai savādākā. Tu teici pirms tam, Baiba, ka Andrijs tā kā būtu bišķi jāpaudzina, ka viņš tā tomēr vēl īsti neiekļaujas komandā. Vai tas ir sanācis un kas ir sanācis? Es domāju, ka jebkurš man pievienosies, kad Andris ir ļoti izmainījies. Viņš sākumā mums bija kā ezis pret visiem. Viņam patīk tā vienam paķert un skriet uz mežu. Viņš tāds mums ir bišķiņ savādāks. Kāda ir šī sajūta, ka tu ej un īsti nezini, kas būs jādara? Vai tas ir interesanti spēlēt, vai tāda nedrošība rada?
Viennozīmīgi, ka spēlēt ir interesanti. Visa dzīve, principā, ir viena liela spēlīt, un tam, kuram nav interesanti viņu spēlēt, nu, tad tas sēž un nikst un čīkst. Tātad ķeramies pie balsošanas. Noteikumi ir ļoti vienkārši. Tur augšā ir vēlēšana grāpis, priekšā tur ir lapiņas, uz katras uzrakstat vienu vārdu, vienu no saviem komandas biedriem. Ne savu vārdu un ne arī atstājiet tukšu lapiņu. Andris. Piedod, mums šobrīd ir vajadzīga ļoti stipra komanda. Un tu, diemžēl, esi vājākais posms pagaidām. Grūta izvēle, bet, ja pastāv tāds variants, ka paliek meitenes un kāds no pušiem aiziet, tad Andris katrā ziņā būtu mums izdevīgāks. Andris. Jānis. Baiba. 2 balsis pret Baibu. Tavs pēdējais vārds. Andrim, man tiešām prieks, ka tu esi atradis komandu. Man prieks, ka tu esi mācējis ietilpt. Jānim, tu vienkārši esi foršs džeks, ar tevīm ir šausmīgi viegli. Un Kristīnī, tev tagad būs visgrūtāk. Bet, ja godīgi, tad es pa tevīm turēšu īkšķīšu. Tu esi to pelnījis. Tad, kad mums paziņoja, ka mums jāiet uz sapulci, tad es sapratu, ka es nekur negribu braukt, ja es gribu palikt. Un ir ļoti grūti, jā, bet... Bet tu esi gūst pieredzi, pietiek arī ar nedēļu. Es katrā ziņā tagad zinu, ko tas nozīmē. Tas nav tā, kā mēs iedomājamies mājās, kad mēs tur sēžam, mēs esam pāduši, mēs esam nomazgājušies. Neviens nevar iedomāties, kā mums šeit visiem smirda drēbes, nav spēka. Tā saule karsē, mušas kož, es nezinu, viss tas kopā, tas nav aprakstāms. Ko tu tagad visvairāk gribētu izdarīt, kad tu tiks ārā no šejienes? Jā, noteikti nomazgāties un paēst. Pirmīn! Tai pirmą kartą buvo tos ašaros išspaustos būtent saloje, bet tai nebuvo verkimas, tai tiesiog buvo liūdesio ašaros.